Liepājā durvis vēris modernākais magnētiskās rezonanses un datortomogrāfijas centrs, kur pacientiem pieejama jaunākās paaudzes attēlu diagnostika ātrāk, precīzāk un tuvāk savai dzīves vietai. Mēs Liepājā bijām, bet Liepājas reģionālajā slimnīcā, kas ir izcila ārstniecības iestāde, bet viņi ir mazliet ārpus pilsētas. Un tas, ko mēs izdarījām, ka mēs tiešām esam tagad tuvāk iedzīvotājiem, kas ir svarīgi liepājniekiem, visam reģionam ir laicīgi un kvalitatīvi veikt diagnostiku, lai slimības atklātu ātri un līdz ar to, lai būtu sekmīga ārstēšana. Jaunais magnētiskās rezonanses centrs atrodas pašā Liepājas sirdī, Jūras ielā, viesnīcas promenāde hotela telpās. Tā izveidē ieguldīts $1,5 miljons eiro. Slimnīcā tas magnētiskā rezonanse pirmkārt prioritāte bija akūtiem pacientiem. Un reti bija situācijas, ka tas plānveida pacients, kurš ir pierakstījies, sagaidījis savu rindu, pēkšņi netiek klāt, tāpēc, ka tur ir akūto palīdzību pašlaik sniedz. Šeit tā rindas ievainojamība nebūs un cilvēkiem ir garantēti un drošāk un ātrāk un vieglāk tik klāt. Šī ir investīcija, kas vienlaikus uzlabo veselības aprūpi visā Kurzemē un nostiprina Liepājas nozīmi kā reģiona centram. Es to vērtēju kā nopietnu sinerģiju starp Liepājas reģionālo slimnīcu un pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz privātos pakalpojumus. Jo, ja valsts būtu tik bagāta, ka spētu pilnīgi nodotēt katram iedzīvotājiem palīdzību šodien un uzreiz, tad tas būtu pilnīgi cits stāsts. Šeit mēs redzam to, ka privātais sektors aizņem šo būtisko nišu un palīdz pilsētniekiem un liepājniekiem būt drošākiem, ātrāk uzzināt savu veselības stāvokli, ātrāk saprast, kas ir jādara konkrētajā brīdī. Magnētiskā rezonanse šodien daudzās medicīnas nozarēs kļuvusi par galveno izmeklēšanas metodi, jo tā ir droša, precīza un ļauj ieraudzīt sīkas nianses, ko citas metodas nespēja. Viena no jomām, kur šī tehnoloģija ir īpaši nozīmīga, ir vēdera dobuma un mazā iegurņa izmeklējumi. Ir noteikti situācijas, kad faktiski magnētiskā rezonanse ir vienīgais attēlu diagnostikas izmeklējums, kas spēj sniegt precīzu diagnozi. Piemēram, tas ir savstarpēji atšķirt aknu veidojumus, kurus ar citām metodēm mēs nevaram precīzi atšķirt. Piemēram, ja ir cistiski aizkuņdziedzera veidojumi, tos savstarpēji diferencēt, bet pats svarīgākā nozara ir onkoloģija, ja pacientam ir diagnosticēts primārs audzējs, piemēram, taisnajā zarnā, piemēram, dzemdē vai prostatā, tad magnētiskā rezonanse ir vienīgais izmeklējums, kas sniedz pilnu informāciju par audzēja izplatību lokāli. Magnētiskā rezonanse ir neaizvietojama arī neiroloģijā. Tā ļauj precīzi diagnosticēt insultu un audzējus un citas nervu sistēmas slimības, jo lielāka precizitāte, jo drošāks ārstēšanas plāns un labāks pacienta prognozes. Magnētiskā rezonanse būs labāka metode gan galvas smadzeņu izmeklēšanā, gan muguras izmeklēšanā, jo tur mēs redzēsim galvu, galvas smadzenes, nervu saknītes, diskus, saites un visas mīksto audu struktūras. Labi varam atdiferencēt normu no patoloģijas, spriest, vai tiešām cilvēks ir vesels, vai viņa sūdzības ir pamatotas. Un šobrīd mēs uzliekam pilnīgi jaunu magnētiskās rezonanses iekārtu. Pirmkārt, tātad būs labāka attēla kvalitāte, būs iespējams iegūt vairāk izmeklējuma attēlus tādā pašā laika periodā, kā tika veikti uz iepriekšējās magnētiskās rezonanses iekārtas. Mums būs iespēja veikt dažādu protokolu izmeklējumus konkrētām patoloģijām, kas ne tikai būs atbalsts agrīnu izmaiņu noteikšanā, kas ir būtiski precīzu un efektīvu ārstēšanas plānu sastādīšanai, bet arī operatīvai operāciju veikšanai. Traumatoloģija un ortopēdija vispār nav iedomājama bez magnētiskās rezonanses attēliem. Kādreiz, kad nebija magnētiskās rezonanses iekārta, daudz taisīja arī diagnostiskas operācijas. Kaut vai mēs runājam par to pašu artroskopiju, tad taisīja operāciju, jo nezināja, kas tur ir pa patoloģiju. Tad, protams, kad šādas nevajadzīgas operācijas mūsdienās ir ļoti maz vai pilnībā izslēgtas, jo mēs to patoloģiju pārsvarā redzam pilnībā. Pirms tam doktors Līkums savā prezentācijā jau atzīmē, ka, ja akūtas traumas diagnosticē pietiekami ātri, var ļoti labi palīdzēt viņiem. Tas manā darbā ir viena no svarīgākajām lietām, jo es strādāju tieši ar sporta traumām.
strādāju ar saišu bojājumiem, un šāda veida diagnostika manā praksē ir ļoti nepieciešama. Laikam jau es teikšu, ka pa daudz magnētiskās rezonanses aparātu nevarētu būt mūsu pusē, jo tas uzreiz samazinās arī rindas garumu. Un jo īsāks ir rindas, jo ātrāk ir diagnoze, un jo ātrāk ir diagnoze, jo ātrāk mēs varam palīdzēt saviem pacientiem. Jaunajā centrā uzstādīta modernākā Canon 1,5 teslu magnētiskās rezonanses sistēma. Canon pārstāvji īpaši uzsver ilgadīgo sadarbību ar vizuālo diagnostiku un tās speciālistiem, viņu profesionalitāti un pieredzi. Tāpēc arī šoreiz izvēlēta visjaunākā tehnoloģija ar mākslīgā intelekta risinājumiem, kas dod gan ārstiem, gan pacientiem daudz jaunu ieguvumu. So this new MRI is actually equipped with artificial intelligence, and we all hear a lot about AI nowadays. So here the goal is actually to optimize the image quality for radiologists to get better image quality, but also reduce the acquisition time. So it means that the patient, they will stay less time in the machine, so it will become more comfortable for them to have an MRI examination and better quality at the same time. Vizuālās diagnostikas jaunajā centrā magnētiskās rezonanses un datortomogrāfijas izmeklējumi pieejami arī par valsts līdzekļiem, sedzot tikai Nacionālā veselības dienesta noteikto līdzmaksājumu. Pakalpojums pieejams izmantojot arī veselības apdrošināšanu vai kā maksas izmeklējumu. Lai pieteiktos, nepieciešams ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums.